epizode numur 2, 4. sezonai. Jā, pirmais šī gada servis, teiksim tā, ir uztaisīts, un vēl daži ir ieplānoti tuvākā laikā. Un ko šodien es gribēju parādīt? Šodien es gribēju pastāstīt, laikam, kaut ko varbūt savādāku. Nevis par darbu, bet par, instrumentiem, varbūt, kas tiek izmantoti. Un šajā pirmajā, teiksim tā, daļā šogad es parādīšu, kas ir manā, teiksim tā, servis somā, jā, kas ir, lieta, bez kuras neiztikt. Protams, tur vēl ir somas un vēl somas, bet, pati galvenā soma, teiksim tā, bez kuras, nav iespējams uztaisīt servisu. Runājot par servisu, tas, ir nevis instalēt drošības sistēmu, bet apkopt un pārbaudīt, vai viss kārtībā. Respektīvi, tur jau daudz instrumentu nav vajadzīgs. To var izdarīt vienkāršā veidā, jo es, kad sāku, es vispār, man bija, ja tev ir vajadzīgs kaut kāds skrūvgriezis vai skrūvgriežu komplekts, tad, kaut ko atskrūvēt un tā tālāk, tad ir vajadzīgs testeris, piemēram, testeris, multimītrs saucamais. Ja tev ir analogā sistēma, tad, lai pārbaudītu arī barošanas blokus kamerai, jā, un vispār barošanas bloku pašam rakstītājam, tos 12 voltus, vai citreiz varbūt vajag pārbaudīt tos 240, šeit Anglē 230, 240 voltus, jā, un vai viss strādā ar rozeti un tā tālāk. Bet pārsvarā ar, lēto testeri īstenībā var tikt galā. Ir vajadzīgs kaut kāds, dators vai, planšete varbūt šajā gadījumā neder. Atkarīgs kāda planšete. Ja Microsoft planšete ar Windows, ja, tā derēs. Ja kaut kāds Androids, tad, nevienmēr palīdzēs, būs grūti. Bet, jā, man bija laptops sākumā, es ar laptopu braukāju un ar skrūvgriežu komplektu testeris arī bija, ar kuru varēja, multimītrs tas saucamais, ar kuru varēja pārbaudīt 12 voltus, kamerām, barošanas blokam un tā tālāk. Bet pēc tam, ja tu gribi tikai taisīt kaut kādu apkopi, basic, ja, tad tas der. Ja kaut ko, labāku, tad noteikti ir vajadzīgi vēl instrumenti. Kā piemērs, ja tu taisi apkopi un, piemēram, kaut kāda kamera nestrādā un tev nerāda bildi, vai tā ir analoga, vai tas ir IP. IP, vēl varbūt kaut kā mēģināt pieslēgt pie PoE kaut kāda switcha, ja ir tāds. Ja ne, tad ir sūdīgi īstenībā, bet ja tev ir analoga kamera, tad tev noteikti būs BNC tas konektors, jā, tas štekeris, kuru īstenībā var pārbaudīt tikai, ja tev ir kaut kāda ierīce, uz kuras, iespējams to izdarīt. Vai, šajā gadījumā tas ir DVRs, jā. Un DVR-am, ja DVRs ir bojāts, ja, DVR tas būs digitālais video rekorders, ja. Ja tas ir bojāts, tad ir sūdīgi, tad arī nevar neko izdarīt. Tad liekas, vai, tu nevari dot skaidru atbildi, piemēram, klientam šajā gadījumā, kas tieši ir noticis ar viņa sistēmu, vai tā ir kamera, vai tas ir DVRs. Kā to pārbaudīt, tur vajadzīgs testeris. Es, kad skatījos testerus vairākus gadus atpakaļ, kaut kādus, laikam, 4 gadus atpakaļ, kaut kā tā, kad es sāku 5 gadus atpakaļ varbūt, varēja nopirkt lētos variantus, 200 mārciņas, laikam bija 200-300 mārciņas un tā tālāk. Viņa bija, ķīniešu ražojums, protams, funkcijas, visu, lai pārbaudītu visu, kas ir vajadzīgs, instalēt kameras. Bet nezinu, es gribēju kaut kā ieguldīt vairāk naudas tieši testerī, jo testeris būs tas, kas tev īstenībā to naudu atpelnīs ļoti ātri, jo tad tu vari arī braukt un labot sistēmas, ne tikai taisīt servisus vai apkopi, kur tu esi jau pats instalējis, jo tev var būt kāds gadījums, kad tev klients uzvanīs un pateiks, man kameras nestrādā, un
un tev nav ar ko pārbaudīt viņas, tad ir ļoti grūti, tāpēc, tās testeris ir vajadzīgs, un viņš ir ļoti noderīgs, un bez viņa īstenībā, es, kad sāku lietot viņu, un es sapratu to, ka, to, ko es ieguldīju, jā, nauda bija liela, tur bija laikam ap 800 māciņām, es paņēmu tobrīd pašu dārgāko, kas bija no Trend Networks, laikam viņš saucās, tagad viņš nomainīts ir, un tā tālāk, un es viņu atpelnīju īstenībā ļoti ātri, jo visi servisi es ņēmu arī ļoti daudz, lai tādas sistēmas, kuras ir jālabo, jāparbauda, kad klients rakstīja vai zvanīja un teica, ka viņam kaut kas nestrādā, tad es ņēmu šos darbus, jo zināju, ka man ir testeris un viņš man palīdzēs atrast problēmu. Un 99% viņš ļoti palīdzēja, jo ar viņu var pārbaudīt gan analogās, gan IP kameras, gan tīklu, gan arī pieslēgties pie NVR vai pie DVR. Tur ir ļoti, ļoti daudz iespējas, gan webbrowsers un OnVIF un visi šitie varianti, kā pārbaudīt tās kameras, ja tev ir IP kameras un tā tālāk. Tā kā viņš ļoti ātri atpelnīja to naudu. Ja man būtu izvēle, bet ja es sāktu atkal no sākuma, un ja man būtu atkal jāmeklē testeris, vai es ņemtu šo pašu dārgāko galu, nezinu, jo man nav bijis iespēja pārbaudīt lētos variantus, jo nav vajadzība, jo man ir testeris, kāpēc man ir vajadzīgs otrs testeris, jā, un tāpēc es nepateikšu. Ir viņam ļoti daudz problēmu, ļoti daudz gļuku, teiksim tā, ja? Un ir arī problēma, ka viņi ļoti bremzē ar updateošanu, jo viņam ir, viņš ir uz, teiksim tā, uz planšetes varianta, Android gan jau apakšā, un viņi ir uzlikuši savu kaut kādu programmatūru un ielikuši viņu korpusā, kas ir aizsargāts un tā tālāk, kuram ir ieejas un izējas un vispārējais, ja. To viņi ir izdarījuši, bet apakšā zem tā visu ir Androids, ja. Kurš Androids nepateikšu, ja es tur neskatījos, man tas nav svarīgi īstenībā, bet to, ka viņi netaisa updateus, tā ir lielā ļoti problēma. Es nezinu, kā ar ķīniešu variantu. Iespējams, ka ķīnieši taisa to biežāk un vairāk, lai pērk viņu ierīces. Cik ļoti ilgi viņi kalpo, atkal es nevaru pateikt. Manējām ir kaut kāds, nezinu, vai lifetime vai kaut kas tam līdzīgs, jā, garantija apkopes kaut kāds. Un ir kaut kāds šeit Anglijā arī vai viena vai vairākas vietas, kur viņi taisa arī apkopi tam servisam. Man ir daudz putekļi iekšā ielīduši, jo pa loftiem, pa bēņiem rāpojot un staigājot, ja, tur ļoti daudz putekļi. Un es gribēju vienreiz attaisīt viņu un iztīrīt, bet es, kad noņēmu nost viņu no tā, viņam ir tāds kā, vai no silikona vai no gumijas tāds kā aizsarga korpus, ja. Es viņu, kad noņēmu nost, es redzēju, ka tur ir warranty uzlīme, ko nedrīkst noplēst. Un es padomāju, ok, lai ir kā ir, es tikšu, jo, dārgs testeris un nebojāšu un nelīdīšu iekšā, kaut gan nebūtu problēma to izdarīt. Bet es negribēju sabojāt to garantiju, teiksim tā. Ja viņam vispār kaut kā tāda garantija vēl joprojām ir pēc 4-5 gadiem gandrīz, jā. Bet jā, viņš strādā ok. Jā, es saku, viņš piebremzē citreiz, bet tas ir, tā ir kā ir, ar to jāsadzīvo. Un tad pāris gadus atpakaļ, laikam sanāk kaut kā tā, jo es instalēju no sākuma Hikvision sistēmas, un tur ir vajadzīgs testeris, tur vajadzīgs arī browseris daudzām sistēmām, un tā tālāk, respektīvi, vai tev ir vajadzīgs laptops, vai testeris, kuram ir tas browseris, jā, pārluks. Un šajā gadījumā šitam bija gan Chrome, gan Firefox, kas palīdzēja, ja ir jāievada IP adreses un tā tālāk. Bet varbūt ar laptopu būtu labāk, jo laptopā var ieinstalēt iekšā savu Hikvision to aplikāciju, bet programmatūru, kas palīdz. Jā, gan atrast IP adreses, gan jaunās sistēmas aktivizēt un tā tālāk, gan arī pārbaudīt jau esošās un tā tālāk. Kaut gan arī šiem testeriem ir aplikācijas Hikvision, kas arī atrod tīklā visus Hikvision IP adreses un visas ierīces. Tā kā, tur ilgi var stāstīt par to servisu, par to testeri, bet saruna nebūs tikai vienīgi par testeriem, bet arī par vispār, kas ir vajadzīgs. Es saku, sākumā man bija tas, kas man bija, un ar to es arī tiku, bet daudz ko es nevaru izdarīt.
Un tad, kad tu aizmirsti laptopu, tad vispār ir čābīgi, bet laptopam nav HDMI ieeja, tikai izēja, respektīvi, tad tu nevari pieslēgt vai no NVR vai DVR klāt un pārbaudīt, kas notiek tur. Tu vari tikai, teiksim tā, ieiet iekšā tīklā ar IP adresi. IP adresi atkal tev jāzina. Jā, tad, respektīvi, tev ir jāmeklē. Un, ja tev nav programmatūras uzinstalētas, tu, protams, neatradīsi tās ierīces, kas ir uz tīkla. Jā. Attaisīsim somu. Šī ir Hikvision soma, kaut gan es vairāk Hikvision neizmantoju. Neinstalēju. Man joprojām ir instalēts ļoti daudz Hikvision sistēmu un tā tālāk, un daudz klienti arī prasa, bet es, ja tā nav kaut kāda dārgas gals, tad es mēģinu atteikt un neizdarīt. Bet ko es gribu pastāstīt to, ka gadu vai pāris gadus atpakaļ kaut kā tā, laikam, nesen. Teiksim tā. Uniview, kad es sāku instalēt Uniview kameras, viņam arī ir savas testēšanas aplikācijas, ne aplikācija programmatūras tieši laptopam un arī telefoniem vai planšetiem, vienalga, ko tu izmanto. Un viņi ir pēdējā laikā ir ļoti daudz kaut ko mainījuši un labojuši gan aplikācijas un visu kaut ko, bet viņam ir savas uz datora atkal, tāpat kā Hikvisionam, un nesen viņi izlaiduši savu testeri, kas ir domāts vairāk IP kamerām, un viņš ir maza ierīce, kurai ir powerbanka. Es esmu, laikam, rādījis viņu kaut kādās video, nezinu, vai es stāstījis, bet esmu rādījis. Viņu īstenībā, ar viņu var arī pārbaudīt īstenībā, pārbaudīt varbūt nē, bet iedot elektrību, piemēram, padot strāvu, 12 voltus analogajām kamerām, ja tev ir vajadzība. Bet viņš ir paredzēts vairāk vai mazāk tikai un vienīgi IP, jo tu viņu pieslēdz pie savā Wi-Fi hotspotā, viņš izveido hotspotu Wi-Fi. Tu pieslēdzies klāt ar savu telefonu, attaisi aplikāciju, kur ir Uniview box saucamais, un atrodi visas Uniview kameras. Viņam ir arī PoE, 50 volti, 49 volti izēja, kas arī ir labi. Respektīvi, tā nav tikai jāizmanto 12 volti, var vienkārši izmantot vienu kabeli un pieslēgt kameru. Tas ir ļoti noderīgi. Un, protams, viņš atrod visas savas Uniview kameras, kas ir tīklā, kas ir IP. Un tad tur jau aplikācija ir iespējas daudz ko izdarīt, lai nomainītu tur settingus un visu pārējo. Tas ir noderīgs, ja sistēmas ir Uniview un viņas ir IP sistēmas, Un viņam ir 5 volti USB EA, saucamais izēja. Viņš čārģos ar USB-C, viņš čārģos ar 12 voltiem arī, viņam ir šeit, kam parādīt šitā, viņam ir poga, kas parāda baterijas statusu, QR kods, lai pieslēgtos pie tā Wi-Fi SSID, un šeit ir porti, un gan PoE ports, gan parastie porti. Tagad es arī šito izmantoju. Kāds vēl man ir, es paņēmu ķīniešu, Es pat arī nezinu, kas viņš tāds ir, vai viņš ir vispār labs vai slikts brands šīs ķīniešu, ko es paņēmu. Es īstenībā nopirku divus testerus un izmantoju kā kuru. Viens ir vienā somā, otrs ir otrā somā. Ko es ar viņu daru? Es ar viņu pārbaudu 12 voltus, ja man ir vajadzīgs vai kaut kāda pretestība, vai, piemēram, arī drošinātājus, vai tas ir vairāk drošinātājus, laikam sanāk, ka es pārbaudu tieši, kas saistīts ar signalizācijām un tā tālāk, jo tur ir ļoti daudz drošinātājus vecēm, īpaši sistēmām jaunajām, tur ir jau tie savi drošinātāji, kuri paši resetu uztaisās automātiski. Bet, tos arī jāpārbauda, laikam sanāk, bet man nav sanācis. Jā, bet, parastos tos fast blow, kuriem ir tā maza spirālīte iekšā, tos pārbaudu. Un, protams, arī vadu pretestību un vispār, kas ir vajadzīgs, jāpārbauda. Es nezinu, es pat nezrunāšu, laikam, to kompāniju, Kaivits vai kaut kas tam līdzīgs. Tā izskatās brands, es viņu nopirku par 3 vai 4 gadus atpakaļ, 2 viņus Amazonā, digitālais ar visām probēm, ar temperatūras probi, baterijas komplektā gāja,
un viss, kas ir vajadzīgs. Nu, tāds normāls. Viņam ir gaismiņa, var pārbaudīt daudz ko noder. Nezinu, cik viņš ir precīzs, bet man šajā gadījumā precizitāte īsti nav vajadzīga, vairāk vai mazāk. Nu, voltus viņš diezgan precīzi parāda, kas man ir vajadzīgi atskaitē, piemēram, vai nu tā ir signalizācija, vai tas ir kameras. Ja, tad jāparbauda volti, jo arī atskaitē savā lapā, testēšanas lapā tu arī ieraksti voltus, tā kā tā viņš izskatās, ieslēgsim iekšā. Es nezinu, man tur kaut kāds vainu šķidrums vai kas tur iekšā. Viņam uz auto stāv, bet tur var mainīt visādas funkcijas, un holds viņam ir, un viņam var pārbaudīt gan kondensatorus, gan pretestību, gan diodes, gan frekvenci, gan Celsiju un Fahrenheiti, gan ampērus, gan miliamperus un visus pārējos. Viņam ir tas arī NCV Life, vai kā viņš skaitās, ja ir tas AC 240 voltu, tu vai pielikt un pārbaudīt, vai tur ir vai nav. Nu tā, cik viņš ir akurāts, nezinu, bet noder. Protams, bez HDMI kabeļa neiztikt, un man ir arī RG45, respektīvi pie interneta pieslēgties, un lētā kaut kāda pele, kas nāk komplektos ar vai no Hikvisionu vai Uniview sistēmu vienalga. Tā, protams, lukturīši un viss pārējais, kas ir vajadzīgs. Lukturīši ir vajadzīgi daudz īstenībā, citreiz, jo tu pavadīji diezgan ilgu laiku, citreiz bērniņos, kuri nav gaismas, un es esmu nopircis divus lukturus, tādus diezgan dārgos, labos, ar labu bateriju un spilgtus, ja, un tur ir, kāds viņam tur ir brands, Unify vai kaut kas, tā neatceros jau īstenībā, bet diezgan populārs brands un diezgan labas lietas viņi ražo, kas saistīts tieši ar gaismām, lukturiem vispārējais. Tie man ir divi, es esmu nopircis arī Lidlā vienu, vairākus, bet vienu tādu lēto Parkside. Tas arī nodara ļoti inspekcijai, pārbaudēm vispārējais, viņš ir ar USB-C, un viņam ir vairāki veidi, kā ne veidi, bet vairākas opcijas, funkcijas, lielā gaisma, mazā gaisma, mirgojoša sarkana un tā tālāk. Tad ir arī gaisma uz galvas likt, vai, ja. Tā arī nodara, ja tev ir vajadzīgas abas rokas, bet šitiem arī ir magnēti, tā kā ja ir iespēja kaut kur viņu pakrināt uz magnetu, vai viņam ir tas ākis, ja, tad var, bet nodara arī šīs, citais ir vajadzīgi daudz. Šis ir man jau otrais vai trešais Luseco, arī diezgan lēts, bet strādā labi. Tā kā tā. Skrūvriežu komplekts, kas tieši paredzēts servisiem, man ir šitāds. Šeit ir ļoti daudz galviņu, bet, protams, lielajā somā ir visas skrūvgrieži, kas ir uz 1000 voltiem testēti, tie isolated, vai es nezinu, kā būs latviski pateikt, bet ko elektrika izmanto. Man tur ir komplekti vairāki, gan man pirmais vēl no pašiem sākumiem komplekts, gan es arī nopirku vēl papildus vēlāk, bet es viņus neesmu mainījis, viņi man jau tur 5 gadus kaut kur, vairāk, 5 laikam sanāk, gadus kalpo, un viņi nebija lētie, viņi bija diezgan normāli maksāja, un es viņus izmantoju. Un viņas ļoti ergonomiskas rokā turēt, kad daudz ko jāskrūvē, un es sapratu to, ka, ja tu neieguldi instrumentos, tad noteikti būs jāmaksā vairāk un biežāk jāmaina instrumenti, jo viņi nekalpos tev ilgi, ja tu viņus izmanto katru dienu, ja. Un manā gadījumā es viņus izmantoju katru dienu, vairāk vai mazāk, un man viņiem ir jākalpo, un, protams, viņus arī tīru, ik pēc kaut kāda laika, lai viņi nav netīri, jo, strādājot visu kaut kur, gan lietus, un gan netīrumos, loftos un visur, un kur viņi nav krituši un likts un tā tālāk, viņus arī notīru un tā tālāk, un pat labākais, ja tev ir visas tās knaibles un plakines un vispārējais, tos arī jānotīrēs, viņus arī mazgāju ar fēri, vai no ziepju ūdeni, un tad arī ar eļļu tādu viņas apsmērē, tās vietas, kuras kustās, ja.
Bet šajā somā nav man ne knaibļu neko, jo tas lielajā somā, jo, servisos vairāk vai mazāk tev nav vajadzīgs kaut kas, varbūt šur tur ir vajadzīgs, bet, man, ja ir vajadzība, es aizēju pēc lielās somas vai paņēmu lielo somu. Bet runa ir par šo skrūvgriezu komplektu. Tur ir vairākas galviņas, mazās galviņas, protams, kas ir vajadzīgas atskrūvēt gan cietos diskus, gan NVR un DVR vākus un barošanas blokus un visu, kas ir vajadzīgs. Un te ir visādas gan platā šitās krustiņi, tie saucami Philips, gan plusiņu, mīnusiņi un kādu tik te nav, un zvaigznītes, un visādas. Šis, laikam, ir vajadzīgs, šis, laikam, komplekts ir domāts paredzēts vairāk tiem, kuri labo visas mazās elektronikas un telefonus pārējais. Protams, viņš ir elektriskais, viņam ir gaismiņa, citreiz izmantoju, palīdz ātrāk atskrūvēt un ieskrūvēt, bet es viņu paņēmu arī vairākus gadus atpakaļ Amazonā, neatceros arī. Nebija ļoti, ļoti dārgs, bet nebija arī lēts. Tas ir vajadzīgs. Tad, protams, visādi šitie hitšrinki, kas ir vajadzīgi, ja tu labo kaut kādu vadu, ja ir viņi jāslabo, vairāk tas ir signalizācijām, tad, protams, limlente, inspekcijas mazā kameriņa man ir, ja ir kaut kur jāielien šitā ar USB-C un slēdzās pie telefona, man ir ar monitoru vēl viena, tā ir, teiksim, tāda raupjāka, kamera lielāka un tā tālāk, citām lietām paredzēta. Bet īstenībā šito es vēl neesmu izmantojis nevienā servisā, jo man, nebija vajadzība kaut kur bāzt to kameru, jo, nav vajadzība. Vairāk vai mazāk tev ir, ja tev kaut kur jāielien, protams, jā, bet, šajā gadījumā vēl nav sanācis. Tad man ir šitāda karte, kas ir domāta tad, ja tev klientam jāiedot vai jānomaina kaut kāda piekļuves kodu kartē, ja šita ir Hikvision. Man ir vairākas vēl kastē, bet es vienmēr paņēmu vienu līdzi, lai, gadījumā, ja ir vajadzība. Un man ir vēl viena, piemēram, kurai ir ieprogrammēts kods, un viņas var ieprogrammēt vairākām sistēmām un izmantot, piemēram, kā admin kods. Un, protams, visas baterijas, kas ir vajadzīgas, gan maziņie pirkstiņi, man ir gan 9 voltu Duracells, tas ir ļoti vajadzīgs signalizācijām, kad maini baterijas, ja tev ir Wi-Fi, gan šīs 3 voltīgās CR123 baterijas, un citā somā ir AA, jeb AA baterijas, ja. Tas ir vajadzīgs, tas vienmēr ir somā, ja. Un, protams, pats galvenais, par ko es runāju ilgi un dikti, tas ir šīs Security Test IP, ja, kas ir viens no dārgākajiem instrumentiem šajā somā, un kas ir kalpojis ļoti un daudz, un palīdzējis un, teiksim tā, izvilcis mani no visādiem sūdiem. Un viņam opciju ir ļoti daudz visādu. Es varbūt arī turmāk kaut kā, parādīšu kaut ko vairāk par kaut kādām noteiktām funkcijām, jo tur ir daudz dikti viņu, ja. Tā kā tas. Tas ir mazā soma. Šobrīd. Agrāk bija liela, bet es viņu uztaisīju par mazu somiņu, lai man ērti būtu paņemt viņu. Tā viņu izskatās. Es viņu īstenībā nesen nomainīju, jo man Hikvision aplikācija bija punkti, ar kurus, kad instalē sistēmas, tev ir punkti, ar kuriem var nopirkt. Viņi ir tāds kā veikals, ja, instalētājiem, vai nopirkt vai kaut kādu, ko viņi piedāvā, vai kaut kādu servisu, kas ir vajadzīgs testēšanai un tā tālāk. Un man pirmā soma bija Hikvision šī, ko es arī paņēmu, un šī agrāk bija servisa soma, ar kuru es taisīju servisus. Un vēl joprojām ir ļoti daudz visādi testēšanas vadi, kas ir vajadzīgi priekš testeriem un tā tālāk, gan visādi BNC vadi gali, gan USB, gan 12 voltīgi, kas ir vajadzīgi, gan vēl ekstra peles, jo tās peles dot par velti katrā NVR, DVR, un nevienmēr klienti grib, viņas nevienmēr ir vajadzīgi. Protams,
cable ties, jā, lai smuki vadiņus salikti. Man ir maziņie šajā somā. Lielie ir citās kastēs. Tos es nevalkāju līdzi. Vēl baterijas kaut kādas. Tas ir citā somā. Un, protams, tīrot kameras visās lietas, neiztikt bez šīs ir putas, un, protams, bez šā. Tas man ir kabatā. Tas, kas ir vajadzīgs servisos, ja tu taisi servisus un tīri kameras un viss pārējais, un gan arī visus sensorus un ko tik, protams, kaut ko aiztaisīt ciet, ja uztaisīt caurumu, kur nav jāuztaisa, tas arī ir servisa somā lielajā, gan lapstiņā, tīra, vienmēr iztīru, nekad nestāju, lai viņi ir netīra. Tas ir no vecās somas, jo tur ir vēl viss kaut kas nav vajadzīgs priekš servisiem, bet ir vajadzīgs. Un citā somai vēl ir visādas lietas, tas man aizmugurē tā soma ir, bet vēl kas vajadzīgs priekš servisiem, vismaz man ir vajadzīgs, jo es minēju arī to, ka es strādāju pie aplikācijas un uztaisīju aplikāciju, un tā, ka man klientiem ir savi, teiksim, tā ID un QR kodi un vispārējais, un paroles, un kas tur tik nav sistēmā, un es viņus varu atrast pēc QR kodiem, tāpēc man ir šitāds printeris, vēl ir viens, kas ir vajadzīgs, lai printētu QR kodus. Viņš pieslēdzās viņš printē tādus maziņus QR kodiņus. Un šeit ir NFC tags arī. Tos es arī testēju uz tādās vietas, kur ir tumšs, kur gaisma ir vajadzīga, lai, piemēram, safokusētu kameru vai vispār. Bet es domāju, lai man tur nefokusētu nekādu kameru, es arī varu izmantot NFC tagus, ko es nopirku, nezinu, cik tur 20, 30, 40 gabalu vai vairāk tur. Vaigo lēto, jo tam baigi nav lielie vajadzīgi ar lielu atmiņu. Un tad tur es arī ieprogrammēju klienta teiksim tā ID un uzlīmēju virsū uz vai signalizācija šajā gadījumā, bet korpusam ir jābūt plasmasas, jo viņi nestrādā uz metāla korpusa. Tāpēc uz NVR vai DVR nevar uzlīmēt, jo viņš ir metāla. Bet uz plasmasa var, un es viņus uzlīmēju uz signalizācijām, jo viņiem ir korpusi plasmasa. Dažiem ir arī metāla, bet tiem, kuriem ir plasmasas uzlīmēju virs, un tad vienkārši pieliec telefonu, kad attaisi aplikāciju, viņš tev uzreiz atrod informāciju par to klientu, kas arī palīdz, jo es esmu iemācījies to, ka ātrums ir ļoti svarīgs. Lai tu nepavadītu ilgi laiku pie klienta, piemēram, ja tev ir 4 kameru sistēma vai mazā signalizācija mazā, ar kādiem 3-4 sensoriem, tad tev ir stunda, vairāk vai mazāk visu pārbaudīt, iztīrīt, sapildīt un tā tālāk, un tu nevari ilgāk par stundu tur būt. Tad nozīmē, ka tu uzreiz zaudē naudu. Piemēram, man servisa cena ir šobrīd 80 mārciņas, kas ir iekļauts iekšā visu tā lieta. Un ja tu pavadi ilgāk pie klienta, tad tu zaudē naudu, kas īstenībā ir ļoti slikti. Un tāpēc ir jābūt arī ātrumam un saorganizēt visu, saprastu, kā un kur, kas pirmais jāizdara. Tāpēc man arī ir aplikācijā speciālie servis tabultās vai formas, teiksim tā šajā gadījumā, kur jau daudz kas ir jau uztaisīts, tu vienkārši spiet un izvēlies vai ieraksti kaut ko, vai ieskanē vai nobildē, un tā tālāk. Un citreiz, ja man ir ātrāk tas jādara, es citreiz uztaisu bildes un tad norakstu, kas ir jānoraksta no bildes, piemēram, vai tas ir IP adrese vai kaut kāda parola vai servisa uzlīme, kur kaut kāds kods ir vai seriāla numurs no sistēmas vai kā tālāk. Un tā kā, Un, protams, blociņi, un man ir vēl viens testeris, kas pārbauda CAT 5i vai CAT 6 kabeļus, gan garumu, gan vai pareizi savienots un tā tālāk, un viss tas instruments, kas vairāk vai mazāk īstenībā
servisos nav vajadzīgs, ja tu esi instalējis pats, jo, ja tu esi instalējis pats savu sistēmu, tad tu zini, ka tev viss būs kārtībā. Ja, nu, gadījumā klientam kaut kas sāk kaut kur nerādīt vai nestrādāt, piemēram, kaut kāda kamera, un tad ir jāiztestē kabelis, varbūt, ja viņi ir darījuši kaut kādus darbus, vai kaut ko ir norāvis, kaut kur ielīdis vai kā tālāk, nu, tas atkarīgs, kur kabeļi iet, un tā. Tad tev ir jāpārbauda tie kabeļi, jo man ir bijis variants, kur es pats savu instalāciju arī pārbaudīju. Nu, protams, neatradu nekādu problēmu tur, bet bija vajadzīgi pārbaudīt. Tā. Bet, ja tu, protams, brauc un labo sistēmas vai piedāvā labot sistēmas, ja kaut kādas jau, kur kaut kas ir instalējis, ja, 10 gadus atpakaļ, tad tev noteikti tas testeris būs vajadzīgs. Man viņš ir Somā lielajā aiz manis tur, jo, šodien mēs nerunāsim par to Somu, mēs šodien runājam tikai par šo maziņo Somu, ja, un viņš man ir tur, bet, tā Soma man vienmēr ir līdzi, un es, ja man ir vajadzība, es paņēmu viņu un iztestēju, un viņš ir maza ierīce, bet es to parādīšu noteikti kādā nākošā video, jo mēs jau esam šeit pusstundu, un tāpēc, laikam, šo video jānobeidz, tā kā, ja ir kādi jautājumi vēl par kaut ko, un ja es kaut ko vēl atcerēšos, es noteikti taisīšu arī otro daļu, bet šī būs, kas manā Somā, pirmā daļa, un šodien ir tā maziņā Soma. Cik maziņa viņi ir. Paldies, ka noskatījies un tiekamies citā.